tikām galā. Lai iziet un lai tālāk. Mums mazāk galvenais ir slīguma, mēs nevaram, viņai nedrīkst nekādu traumu taisīt. Nu, jūs gan laikam esat izbraukājušies, ja? Ir, jā, viši. Sofīta arī sēž, nākiet iekšā. Mēs brauksim, lūdzu, tālāk. Ko lūdzu? Tālāk jau brauksim. Atkal jābrauc. Jā. Liels paldies, ka mēs visi trīs tagad ir slims. Liena pat bija slima, es slimu. Mēs visi pēc kārtas. Nu jā, un tagad nedrīkst viņai troks un vispārīgi nekādu. Galviņā bumbulis ir, gribēja taisīt to pārbaudu, kā viņi tur saucās to galvai, bet nevar, jo maziem bērniem jādod antibiotikas un kardiologu. Viņai nedrīkst un gribēja taisīt to ar narkozi, to galvu, kā viņi taisa tonogrāfiju, ja? Un arī nevar kardiologu jāatļaut. Ko tu dari pie mākamā? Viņš jau ir jābūt te šausmīgi. Nu, no dzīvokla ar man arī izlika, tagad man vēl 29. novembrī kā iedos sociālo dzīvokli, tā kā mums droši vien jau būs arī kaut kur. Veģīte, mums tāds piekāva ārā. Nabadzīņam pamutīt iete un Tas gribat laicīties. Kā te? Jūs tā vairāk braukājiet. Nu, mēs iesim atsevišķi. Vienu ieslēgt savu ģimeni. Es iešu uz to sociālo. Cik man tās plaušas, tad liela žēlstība man iedeva. Nu, piešķīra, ka vienu stāv sociālajā mājā. Kurā vietās ir? Priekš man iedeva Aglons ielā. Nu, man tur, es man pateikšu tā, ka ja viens bez pretenzijām, tiešām izremontēt skaisti, izstāp centrā apur 4 centīmi pa kvadrātmetru, es tur varu tiešām un arī ar savu pensiju kaut kā jau es izbruktos. Bet tur ir tā, ka durvs tā kā viesnīcā, durvs un uzreiz elektriskā plīta, un tad tā tolets un dušas telpa viss kopā. Nu, es gribētu tomēr, Liena teica, ka internetā ir arī tas otrs tips, kur ir tomēr maz virtuvīt un kaut vai kāds, kur drēbes pakarināt, nu maz koridorīts. Vai ir tādi, jūs braukājat? Ir vēl? Jā. Viņas esot 3 tipu Lienītē. Tas Aglons ielā tur jau vairāk tādu, tiešām jau, kam kājas un viss tur tā, tur smuk, tur apputs telpi ir un katram savs istabu un silts un gaišs, bet, es jau vēl tik vērts nejūtos galvā. Bet tas jau sevišķi nav, bet, tā kā mums ir traki pavisam. Elīna ir noslimojusi 2 nedēļas, tā kā aizgāju uz dārziņu. Un arī jāmaksā 40 plats, Liena nezinu, vai viņi vispārīgi arī laidīs, jo. Un Elīna atgādzinā kritikā, ka istabā viņas viens paši atstāja gulēt, un vai jau bērni daudzās neguļ, un Elīna arī kritis no būtas un ar galvu. Viņa jau diezgan aktīvi. Es jau teicu, Lienai, ko viņa trako, viņai tikai būs jūnijā 6 gadiņi. Lai no 6 laistāja 0 grupā un no 7 lai iet skolā. Jau maziņš arī vēl ir, taču jāskatās, kādi bērni ir. Man dēlu, es arī puiku laiku no 5 gadu kaut vai skolā, teiksim, prātas ziņā. Es biju droši pa viņu, tik tiešām biju droši. Bet ir jau bērni, kurš tā nevar, kur ir Gadās visādi. Taču katram ir savs raksts. Jā. Katram ir savs sārums. Mums kucēni nav kur likt, mums dāma atnesa. Liena jau ielika internetā, es teicu, uz laukiem jau viņš būtu ideāls tas šunēls. Kucēni. Labi, mēs droši brauksim tālāk. Jums laikam tagad Latvijā paliek vien vairāk.